kā tad jums būtu jāraksta un kas tad jums būtu jāiekļauj tajā daļā, kas atbilst apkopojuma rezultātiem? Kas tad jums vispār var būt kā apkopojuma rezultāti? Ja? Tie būs fakti, kaut kādas secinājumi. Ja? Tas viss iekļauts tekstā. Tāpatās jums būs kaut kādi jūsu paši, teiksim, izveidotie iedalījumi, klasifikācijas, dažādi uzskaitījumi. Tāpatās rezultātus jūs varat apkopot, salikt kopā, ja, kādās tabulās, diagrammās, attēlos. Ja. Tad tas viss veido šo te jūsu kopējo apkopojumu. Ja, un tālāk es stāstīšu dažādus piemērus, ja, kā šie te apkopojumi tiek veidot un kā tas uz reāliem piemēriem izskatās. Piemēram, jums ir apzināts liels daudzums avotu, ja, kas satur kaut kādus faktus par to pētāmo priekšmetu, par to sistēmu, ko jūs pētat, vienalga par to, ar ko tad jūs nodarbojaties. Ja. Un tālāk jums ir atklāti šie te fakti, ja, viņi tātad ir jāapkopo, un šajā variantā, teiksim, viņi visi ir nosaukti. Tad jūs izlasījis kaudzi žurnālu par sistēmām, tad arī jūs nosaucat, ka šādas un šādas sistēmas, ja, tātad pārstāv matemātiku, virkni citu sistēmu, tātad pārstāv paredzētas fizikai, citas tur māca vēl angļu valodu. Un nebīsties no tā, ka jums var būt situācija, ka jums ir 15 avoti, kā šeit 8 rindiņās. Ja? Tas nav nekas slikts, jūs pierādat to, ka jūs esat aplūkojis tiešām iepazinies ar to daudziem literatūras, un jūs pārzināt, kas viņā ir iekšā. Ja, tātad šajā gadījumā tātad ir norādīts, kādās sfērās šīs intelektuālās mācību sistēmas tiek izmantotas. Cits variants, jūs aprakstat šos te faktus, bet minat tikai raksturīgākos piemērus. Ja, tātad jūs runājat par sistēmu sastāvdaļām, ja, un šeit tātad runa ir par ekspertu modeli, ja, un jūs minat tikai dažus piemērus, dažus raksturīgākos avotus, ja, kur tad tas ir bijis iekšā. Ja, tātad daži avoti, kuros ir aprakstīti šie fakti. Tāpatās no izlasītā, no iepriekš aprakstītā, jūs varat izdarīt kādus secinājumus. Ja, tādējādi var secināt, ka līdz šim izstrādātās kaut kādas tehnoloģijas, ja, no iepriekš aprakstītā seko. Un tālāk jums ir arī pierādījumi, ja, ka ir realizēts plašas lietotās mācību vadības sistēmās un atsauce pierādījumiem, kur tas ir. Tāpatās šis te pats literatūras apkopojums var kalpot par pierādījumu. Ja? Kā redzams, tur no analīzes joprojām ir maz pētījumi par kaut ko. Un tas ir pamatojums, kāpēc mēs vispār, teiksim, nākamajā nodaļā par kaut ko citu runāsim. Ja? Tādā veidā caur šo te apkopojumu, caur secinājumu, mēs iegūstam pamatojumu arī struktūrai darba. Ja? Tādā veidā mēs zinām, kas mums būs nākamajā nodaļā un kāpēc tā nākamā nodaļa būs tieši tāda. Tāpatās no pieejamās literatūras izriet, ka nav formāla metožu. Ja, bet jūs pierādat, ka ir tikai dažas. Ja? Jūs esat pārbaudījis, apskaties, kas tad līdzīgs vēl ir. Jūs sakat, ka īsti nav, ja? Bet ir dažas, kas varētu būt plus mīnus tur līdzīgas. Ja, tāpatās jūs varat izveidot savu klasifikāciju. Ja? Tātad, šajā gadījumā viņi papildināt ar konkrētiem eksemplāriem, konkrētiem piemēriem. Ja? Tātad schēmas var iedalīt divās grupās. Tālāk sako šis te iedalījums. Ja? Un tā kā šeit te nav atsauces, mēs varam izdarīt secinājumu, ka šīs te iedalījuma autors ir šis te bakalaura darba izstrādāts, un šis te iedalījums ir ordināls rezultāts, ja, kas līdz šim literatūrā nav bijis. Un tā tad ir papildināts ar šiem te konkrētajiem eksemplāriem, kas ietilpst iedalījumā.
Tāpatās jūs varat uzskaitīt vairākos avotos konstatētās līdzīgās lietas. Ja, nu, piemēram, šeit tātad ir pedagoģiskais modulis, un viņš pilda kaut kādas funkcijas, un tālāk sako 4 avoti, kuros tātad ir runa par šo te pedagoģisko moduli, jā, kādas tad viņam ir funkcijas, nu, tālāk jūs esat apkopojis, kas tad ir šīs te funkcijas. Jā, bet no šī te ir skaidrs, ka šajos visos 4 viņas plus mīnus ir līdzīgas. Jā, nu, tātad pēc šīs te autoru uzskaitiem, pēc šīs te atsauces, jā, sako apkopojums. Bet tāpatās jūs varat uzskaitīt arī atšķirīgas lietas. Ja, tātad būs katrai sistēmai var būt arī papildu komponentes. Ja, un šeit jūs nevis apkopojat, bet taisat uzskaitījumu ar pilnīgi pretējām lietām, ja, ar individuālām lietām. Ja, tātad kaut kas, kas nāk no viena avota, kaut kas, kas nāk no pilnīgi cita. Viņas pēc būtības ir nesaistītas, ja, bet atbilst šeit papildu komponentei. Tāpatās no faktiem, ja, kas ir vairākos avotos, jūs kā bakalaura darba autors to varat apkopot vienā attēlā. Ja, un atkal tā kā šim te attēlam nav atsaucis, ja, tad mēs varam secināt, ka tas ir bakalaura darba izveidots attēls, tātad oriģināls attēls. Ja, kurā ir zināšanas apkopotas no vairākiem avotiem. Šajā konkrētajā tātad ir kaut kāda struktūra, kas balstās uz vienu avotu, ja, un tālāk ir papildinājumi, kas ir iegūti no citiem avotiem. Tāpatās šos te iegūtos faktus, ja, ir iespējams apkopot tabulā. Ja, tātad ir kaut kāds fakts, ja, teiksim, šīs te komponentes, nu, un ir avoti, kuros tad, attiecīgās komponentes ir aprakstītas. Ja? Tādā veidā jūs parādat viņu, teiksim, daudzveidzību. Cits variants, jūs tātad iegūstat apkopojumu no tā, ka jūs izvērtējat atbilstību kādiem kritērijiem. Ja? Tātad ir izvirzīti kritēriji, ir atbilstības novērtējums. Ja? Tāpatās jums ir, kas tad ir šīs te fakts, tehnika, ja, ko tad jūs vērtējat, ja, kas ir papildināts, teiksim, ar kaut kādu minimālu aprakstu, ja, minimālu ciešu apkopojumu. Nu, un attiecīgi jūs no šī te varat iegūt kādu secinājumus, kādu pamatojumu, kāpēc to vispār darīt. Ja. Tāpēc arī šeit tātad, ir apkopojuma tabula, ir kaut kāda atbilstība kritērija, un no šīs te tabulas jūs izdarat secinājumus. Ja, tātad šī te datu, kas ir atrodama tādā tabulā, analīze ļauj secināt, ko tad jūs varat izsecināt no tās. Ja? Nevis aprakstīt katru šo te atsevišķo avotu, ja? Bet jūs izvērtējat visu to, kas ir. Ja? Tādā veidā no ļoti daudziem atsevišķiem jūs iegūstat kopējo skatu. Tas bija par to, kas tad darba teorētiskajā daļā, ko jūs liekat. Un kas tad var būt praktiskajā? Nu, tātad tur pēc iespējas ir šis te studenta paša ieguldījums. Ja? Tātad tie var būt gan dažādi izstrādāti modeļi. Tie var būt kaut kādi īpaši izvirzīti kritēriji, ko tad jūs pēc tam izmantojat salīdzināt. Tās ir jūsu izveidotās klasifikācijas. Ja? Šie te salīdzinājumi. Jūs varat izstrādāt programmatūras prasību specifikācija. Ja? Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda tad ir jūsu tēma. Tāpēc tā var būt programmatūras projektējums, sistēmas koncepcija, ja? Programmatūras prototips, tā darbības demonstrācijas piemērs, dažādi citi piemēri praktiski. Ja? Nu, kāda tad izstāstā jūsu tēma? Un kā tad to visu noformēt? Nu, ir tā daži pamat noteikumi, teiksim, šis te darba apjoms, ja, tātad 50 lapas puses bez pielikumiem. Ja, tas, ka darbs ir drukāts melnbalts vai krāsains uz baltām A4 formātu lapām. Par melnbaltu vai krāsainu, kā jūs drukājat, tā ir jūsu izvēle, jūsu iespējas. Bet, ja jūs drukājat melnbaltu, nu, pārliecināties, lai, teiksim, attēli visi nav viena toņa pelēki, lai tu visu var saprast.
Tāpatās, ja jūs drukājat melnbalti, lai jums tekstā nebūtu tādi paskaidrojumi, kā piemēram šajā attēlā ar dzeltenu krāsu ir atzīmēts tas un tas. Darbā es redzu gaiši pelēku, tumši pelēku un tā melnu, ja? Tātad pārbaudīt, lai tas viss ir salasāms. Tāpatās lūdzu ievērojiet to, ka lapas pusēm ir jābūt maksimāli aizpildītām ar tekstu tabulā. Jūs nevarat atstāt lapas pusē, teiksim, 5 rindīgas aizpildītas. Tas, kāda nodaļa tā beidzās, jums nav vairāk ko rakstīt, var jābūt, bet principā tā vajadzētu izvairīties. Ja tātad darbs jums būs jānodot iesietas cietajos vārdos. Vēl tāds pamat noteikums ir, ka tas darbs ir uzrakstīts literārā valodā, izmantojot zinātniskas rakstības stilu, izmantojot pareizo terminoloģiju. Kāda tad ir darba struktūra? Tātad darbs sastāv no titula lapas, darba izpildes un novērtējuma lapas, anotācijām 3 valodās, tātad latviešu, angļu un vēl kādā citā svešu valodā, un paša satura rādītāji, ievada darba pamatnodaļām, tātad tas ir tas, kas ir šis te jūsu pats pētījums, secinājumiem, literatūras un pielikumiem. Mazliet tuvāk par katru no šīm te daļām. Tātad titulapai ir standarta noformējums un šablons šīs nedēļas laikā, ja viņš būs pieejams gan Artusā, gan katedras mājaslapā. Tur jums nekas jauns nav jāizgudro. Tātad attiecīgi ir studentu vārds uzvārds, kāda studiju programma, apliecības numurs, tēmas nosaukums, vadītājs un raksts. Ir standarts šeit izpildes lapai, darba izpildes un novērtējuma lapai. Šeit arī ir standarts anotācija. Kas tad jums ir jāieraksta anotācijā? Principā anotācija sastāv no 3 daļām. Tātad vispirms ir atslēgvārdi, 305 atslēgvārdi par to jūsu pētījumu jomu. Tātad kas tad tajā darbā, kāda tad ir šī darba galvenie jēdzieni. Un īsts šī te darba satura apraksts, tātad ievads par pētījumu jomu, kāda tad ir šī te pētījuma, principā paša šī te darba mērķis, kāpēc viņš vispār ir rakstīts, un iegūtie rezultāti. Tātad lasītājiem pēc šī te apraksta ir jāsaprot, par ko ir darbs, kas ir šajā darbā pētīts un kāda rezultāti ir sasniegti. Tad pašā laikā jūs nerakstat norādes konkrētām nodaļām, jūs nerakstat atsauces uz literatūru. Tātad ļoti vispārīgi aprakstat, kas tad jūsu darbā ir. Un dati par pašu darbu, tātad lapušu skaits, attēlu, tabulu, tas viss kopā, principā nebāsnēc viena lapas pusi. Tātad piemērs anotācijai, tātad mums šie te atslēgvārdi, ir apraksts, par ko ir darbā, kas ir izpētīts, kādi ir rezultāti iegūti, un dati par apjomu. Tieši tas pats ir anotācijās gan angļu valodā, gan kādā svešu valodā. Darba satura rādītājā, tātad saturā, kas tad ir visu nodaļu, visu apakšnodaļu nosaukums, un arī attiecīgi lapas puses, kurās tas sākās. Tātad pēc satura rādītāja seko ievads. Tātad ievadā ir tādas trīs daļas. Vispirms ir vēlreiz ievads šajā te konkrētajā tematikā, šajā te tēmas aktualitātē. Tālāk tam seko darba mērķis un šī mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi. Un īss katras darba nodaļas un pielikuma apraksts. Tātad jūs rakstat, ka pirmajā nodaļā ir aprakstīts tas un tas, otrajā tas un tas, pirmajā pielikumā ir atkal kaut kas vēl, tātad viss, kas šajā te darbā ir. Un tātad apjoms 1-2 lapas puses. Un tālāk pēc šīm te daļām seko bakalaura darba
pamatnodaļas, ja, kurās literārā valodā ir aprakstīts šis te jūsu veiktais pētījums, ievērojot šo te vēlreiz atgriežoties, ja, tātad zinātniskās rakstības stilu un attiecīgās nozares terminoloģiju. Te izklātēja tāds fantastisks teikums, ja, teiksim, no bakalaura darba, ir uztaps superīgs websites. Kur šajā teikumā ir problēma? Viss teikums ir liela problēma, ja. Tātad, pirmām kārtām šis te, šajā kontekstā žargons. Ja? Īstenībā, viskaut kur citur viņš būs ļoti normāls vārds. Ja? Bet šajā IT problēmas sfērā, tas ir kā žargons. Tālāk ir vārds superīgs. Ja? Tas neatbild līdz literārai valodai. Tāpatās, kā tad šo te apgalvojumu vispār varētu pamatot, kā tad jūs izmērīsiet, ka šis te websites ir superīgs. Un arī pats websites nav tāda terminoloģiska. Kā tad visu šo te fantastisko teikumu pārveidot bakalaura darbam atbilstošā formā? Tātad ir izstrādāta, ja, tātad mēs pārveidojam uz literāru pareizi. Mums ir atmest vēl citus sinonīmus, ja. Tālāk tīmekļa vietne, kas ir pareizais termins. Un tālāk sako pierādījums, kaut kāds pamatojums šim te šīs te lapas superīgumam. Ja? Šajā gadījumā, teiksim, ka jums ir veikti lietotāju aptāvi, ja? Un viņi pamato šīs te lapas liederību, ja? Informācijas liederību. Mēs varam tālāk strīdēties, protams, kas ir par liederību, jā, bet, šāds teikums, neizraisīs recenzenta, visdrīzāk neizraisīs recenzenta komentāru, jā. Tas jautājums par tiem terminiem. Jā. Līdz galvenām kājām un palaistuvam tik tālu tajos terminos? Latviešu valodā izmantot? Gandrīz, jā. Labi. Tā pašā laikā būs termini, kuriem nav terminoloģiski, ja? Tad ir jūsu pašu ieviestais, ja? Tādiem pilnīgi jauniem terminiem lūdzu iekavās norādīt viņu angļu orģinālu, ja? Lai būtu skaidrs, no kurienes tas nāk. Ja? Un pēc šīm te darba pamatnodaļām tad seko secinājumi, kurā tātad ir kopsavilkums par darbā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem, ja, un tātad tas viss atbilst šiem te darba izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem. Ja, un turklāt ir autora personīgie secinājumi, gūtās atziņas, ja, nevis kaut kas vispār zināms, triviāls, ja, no literatūrā atrodamas frāzes, ja, bet tātad tas, kas nāk tieši no šī te darba. Un tāpatās, ja autoram ir publikācijas, uzstāšanās kādās konferencēs, dalība kādos projektos, tad šis te ir jānorāda šajā vietā. Un attiecīgi apjoms par 1 līdz 3 lapas puses. Literatūra, tātad uz visiem avotiem, ja, kas ir darbā, viņiem visiem ir jābūt atbilstoši noformētiem. Par to vēlāk stāstīs man kolēģi Līga. Ja, un tātad, galvenais, ko es pateikšu, tātad jums ir atsevišķa nodaļa literatūra, un tajā ir alfabētiski sakārtot visi izmantotie avoti. Un tātad uz visiem avotiem ir arī tekstā atsauces. Un pat pēdējā daļa vai daļas ir pielikumi. Un tātad pielikumos jūs liekat to informāciju, kas nav iekļauta pamatdaļās. Un ja jums ir tāda daļa kā definīcijas un saīsinājumi, ja, kas ir, kas nav obligāti, ja, bet, teiksim, darbā, kurā ir ļoti daudz saīsinājumu, kurā ir ļoti daudz, tādu, principā, jaunu terminu, tad šāda te nodaļa ir ieteicama, un tā ir jāliek kā pirmais pielikums. Ja, un pārējos pielikumos, tad liek, teiksim, pilnu lietotāju ceļvedi. Ja, jums darbā būs kaut kāda programmatūras, teiksim, izmantošanas piemēri ļoti minimāli, ja, tad šajā te pielikumā jums būs, teiksim, pilnīgi viss ceļveds. Kaut kādi detalizēti piemēri. Ja, teiksim, ja jums ir izstrādāta kaut kāda programmatūra un viņai ir kaut kādas diagrammas un visas no viņām nav
nav ielikts pamattekstā, tad šeit ir pilna visa diagramma kopa. Tāpēc jums bija, jūs veicāt aptāli, ja? Un tātad, kāda tad izskatījās šī te anketa? Tad arī to liek šeit te pielikumā. Tā, kāds bija īsti tas jautājums par pielikumu pirms tam? Par intervijām. Par intervijām. Nu tātad, katrā ziņā, kādus jautājumus jūs uzdevāt, tas noteikti, ja? Vai jūs liekat pilnīgi visām intervijām visas teksta kopijas? Nu, ja tās ir dažas, tad viņas var likt, ja šis te viedoklis tiešām ir ļoti būtisks, ja? Vai arī, bet tai pašā laikā, ja jūs atsaucat, ja jūs iekļaut pašā pamattekstā dažas frāzes no šīs te intervijas, tad viņi varētu arī nelikt. Bet tas īstenībā ir jāskatās, kāds ir tas pats darbs, ja? Un pie paša teksta noformēšanas vēl dažas lietas. Tātad es gribu uzsvērt, ka ir šis te Times New Roman fonds. Kāpēc viņš šobrīd kļūst aktuāls? Tāpēc, ka sākot ar 2007. Office noklusētie fonti ir mazliet citi, un tad dažreiz darbā parādās visādi citi fonti. Ja? Melni burti, ja? Pašam teksta, attēlos diagrammās jums varbūt kādi citi. Ja? Un lapas puses ir numurētas. Ja? Par lapas pušu numerāciju, tātad jūs viņas skaitat no titulapas, ja? Bet sākat drukāt tikai no ievada. Ja? Uz anotācijām satura rādītāji tātad lapas pušu numuru nav, bet viņi tiek iekļauti kopējā skaitā. Ja? Tāpatās teksts ir izlīdzināts pēc abām malām. Virsraksti ir numurēti, centrēti, un tie ir nodaļa virsraksti. Ja, tātad ir atsauces uz izmantoto literatūru, tāpatās ir atsauces uz visiem attēliem, visām tabulām, visiem pielikumiem. Ja, tātad jūs tekstā rakstat, ka tādā un tādā attēlā ir redzams tas, vai šis te attēls kaut ko paskaidro. Ja? Tātad, ja jums ir attēls, tad ir jābūt arī pašā tekstā atsaucēju uz attēlu. Jo, ja jums tur būs ielikts vienkārši attēls, tad rodās jautājums, kāpēc viņš tur ir. Ja, un kāda ir viņa saistība ar kopējo darbu. Ja, tāpat tās tabulām un pielikumiem. Un pēdējais tas, ka jebkura līmeņa nodaļa, jebkura līmeņa apakšnodaļa, viņai arī ir jābūt vismaz trešdaļa lapas puses. Jums nevar būt trešā līmeņa nodaļa, kurā ir, teiksim, 2 teikumi. Ja jums ir tāda situācija, ka it kā tam vajadzētu būt atsevišķam virsrakstam, tad izceliet viņu kā kaut kādu uzskaitījumu veidojot, nevis kā atsevišķu nodaļu. Ja, un tātad visi šie te dokumenti būs pieejami Ortusā un katedras mājaslapā, tātad dokumenti par termiņiem, par izstrādes pašu procesu par viņu skēmu, šie te noformēšanas noteikumi, šabloni titulu lapai, šabloni novērtējumu lapai un veidlapas, gan atsauksmēm, gan recenzijām un attiecīgi šī te semināra video ierakstu un prezentācijas.